Mani sauc dr. Karīna Panova, un šodien vēlos jums pastāstīt par jaunu iekārtu mūsu klīnikā General Electric automatizēto krūšu sonogrāfiju. Vēlos pastāstīt par tām pacientu grupām, kurām būtu rekomendēta šāda veida sonogrāfija. Būtu izdalāmas divas pacientu grupas. Pirmā pacienta grupa, kurai es rekomendētu veikt šādu sonogrāfiju, būtu tās pacientas, kuras ir vecumā virs 40 gadiem ar augsta blīvuma dziedzeraudiem. No 40 gadiem reizi 2 gados būtu obligāti veicama mammogrāfija, taču nereti pacienti saskarās ar situācijām, kad saņemot atbildi, tiek pieminēts, ka pacientam ir augsta blīvuma dziedzeraudi un tiek rekomendēta sonogrāfija. Taču, kā zināms, uz parasto manuālo sonogrāfiju parasti ir liels gaidītāju rindas. Tādēļ gadījumos, kad izmeklējums būtu jāveic pātrinātā kārtībā, šī iekārta būtu laba alternatīva pacientiem ar augsta blīvuma dziedzeraudiem un ar sekojošām rekomendācijām veikt sonogrāfiju pēc mammogrāfijas izmeklējuma. Otra pacientu grupa, kurai būtu veicams šāds izmeklējums, ir pacients ar kādām akūtām sūdzībām, piemēram, taustāms veidojums, izdalījumi no krūšu galiem, krūšu formas vai krūšu galu izmaiņas, izdalījumi no krūšu galiem, un ja rinda uz parasto sonogrāfiju ir gara, bet pacientam nemiers ir liels, tad būtu apsverama šāda te veida izmeklēšana. No sevis es gribētu jūs sirsnīgi mudināt nākt izmeklēties un ikdienas steigā neignorēt sava ķermeņa simptomus, kādas sūdzības, kuras varbūt ikdienas skrējienā jūs nepamanāt, jo atceraties, agrīns vēzis, viņš parasti nerada simptomus. Katru gadu oktobra mēnesis tiek pasludināts par krūšu veselības mēnesi. Tādēļ aizdomājies, varbūt ir pienācis laiks sākt regulāri izmeklēties un varbūt jau šajā oktobrī, un būtu laiks ieviest jaunu tāda veida tradīciju. Tā kā mēs jūs ļoti gaidīsim, neatliekat laiku kam citam, veltat laiku sev.